Visiem! Atkal klāt ir otrdienas laivs. Šodien nedaudz nobīdītā laikā, pusstundu vēlāk kā parasti, bet šodien mums būs arī lielisks viesis. Būs Jana Briede. Un tieši arī embodiment coachingu, ar ko strādā Jana. Jana, es tevi uzaicināju pievienoties. Es ceru, ka tu saņēmi ielūgumu. Es pamēģināšu varbūt vēlreiz, jo ar to Instagram pēdējā laikā es tevi nosūtīju. Es ceru, ka tu saņem, Jana. Ja nē, tu vari rakstīt, aicināt man pievienoties. Vispār man sajūt, ka mums būs šodien ļoti, ļoti labs laivs, un tam ir 3 iemesli. Šodien esmu mājās, esmu ciemos pie māsas, un Jāni, es tev sūtīšu vēlreiz uzaicinājumu. Nosūt atkal. Es tev it kā ļauju, es arī saņemu tavus uzaicinājumus, es it kā viņus apstiprinu, bet, mēģinam vēlreiz. Man raksta, ka tu esi unable to join. Es tev nosūtīšu no sevis. Es ceru, ka tu esi uz telefona, jo no datora tev neizdosies. Tu nāc. Čau. 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 Es teicu, man ir sajūta, ka mums šodien būs ļoti labs laivs. Pirmkārt, es esmu pie māsas, un es aizmirsu telefona statīvu, pa kuru es vakar tevi nobrīfēju īsi pirms laivas, vēl saplēsu glāzi. Un trešais iemesls, pie mums šodien ciemās ir Jāna. Čau, Jāna. Čau, Signa. Čau, prieki šeit būt. Jā, man jau tās otrdienas jau tāda, man jau iknedēļas rutīna ir iegājušās forši. Un šodien mēs runāsim tiešām vairāk par coachingu, jo coachings arī tāda liela pašizaugsmes daļa un arī ļoti aktīva sadaļa mūsu mājaslapā. Mums tiešām daudz coachi, un viens no coachiem arī esi tu, un par coachingu ir tā, ka ir kā coachings, bet tas coachings arī ir ļoti dažāds, vai ne? Un tās pieejas ir dažādas, un šodien mēs vairāk arī parunāsim tieši par embodiment coaching, un tu varētu arī, mēs mēģinājām atrast īsi, kā to nodefinēt pirms laiva latviski, bet varbūt ar to arī varam tad sākt. Kā latviski tev gribētos pateikt, kas ir tas, ko tu dari ar šo coachingu? Paldies tev par ievadu, un tieši tā, ja mēs tā burtiski tieši Google Translatorā ieliekam vārdu embodiment, tas ir uzreiz tulkojumā iemiesojums. Tad tas ir tas, ko mēs iemiesojam savā dzīvē. Caur ko mēs to varam izdarīt? Caur to instrumentu, kas mums ir pieejams, caur ķermeni. Tātad tas varbūt tas mans tulkojums tam visam būtu coachings caur ķermeni, kur tieši coachinga sesijā tiek iesaistīts vairāk ķermenis, kur es aicinu sesijā vairāk pievērst uzmanību tieši ķermenim un veicinu ķermeņa apzinātību. Tas ir tas, droši vien tas īsais paskaidrojums, kas tas ir embodiment coachings. Kaut kas līdzīgs klasiskajam coachingam, bet šeit es trenēju vairāk tieši tos pieprasījumus caur ķermeni. Tātad, kā to padarīt dzīvu tieši šeit un tagad, vai tajā brīdī, tad, kad tas būs nepieciešams. Jā, un coachings, es domāju, ka dzirdējuši ir pilnīgi visi, bet tā ir tā kā arī aptuveni tā kā psiholoģija, tā standarta praksa, tā nav tāda, ar kuru kādu pārsteigt, bet tajā pašā laikā man gribētos tomēr, ka tu tā vienkāršoti pastāsti, kas coachings vispār ir par īku vai praksi, un kādos gadījumos, tavuprāt, teiksim, tā praksa tieši ar ko strādā tur, embodiment coachingu, kādos gadījumos tu redzi, jo tev arī diezgan liela pieredze, viņš strādā vislabāk. Kas ir tās reizes, kad ļoti forši kaut ko var izdarīt tieši ar šo coachingu veidu? Pirmais, es droši vien runāšu ar saviem vārdiem, un tā, kā es domāju, tas nebūs no grāmatām un no teorijas. Klasiski, manuprāt, coachings ir tas rīks, ar ko mēs varam palīdzēt sev tikt uz priekšu dzīvē.
pamanīt, kur mēs esam, ar ko mēs saskaramies, ar kādām grūtībām, un tad ar dažādām tehnikām un rīkiem un metodēm mēs ejam uz priekšu savā dzīvē, tātad, lai vairāk sasniegtu, lai atraisītu savas prasmes, un coachs, principā, ir kā tāds pavadonis, atbalsts, un otrs cilvēks, tātad coachs spēja ieraudzīt mūsos to labāko. Mūsos, to, ko mēs dažreiz paši nemaz neredzam, kas tas ir. Un tas ir, manuprāt, tas foršais coachingā. Tas, ar ko embodiment coachings, manuprāt, ir ļoti jaudīgs un spēcīgs, tas ir rīks un instruments, kā es varu ieraudzīt sevi, kā es ķermeniski rīkojos kaut kādās situācijās, jo ķermenis ir tas, kas slēp daudz atbildes. Tad, kad es runāju par to, tagad es iešu un to savu un ar pārliecību, tad kā es tajā savā ķermenī jūtos, vai tas, ko es runāju, iet kopā ar to, kā es esmu ķermenī. Vai es runāju kaut vai šādi, ja es esmu tur pārliecināta, ka es izdarīšu šo, runāju šādi par savu projektu, ja, un tā kautrīgi, vai es runāju atvērti un ar to ķermenisko visu pozu un izpausmi, un ko es nesu, jo viens ir tas, ko mēs runājam, un otrs tas, ko stāsta mūsu ķermenis, un tas, kas notiek, tas cilvēks pretī spēj nolasīt arī to, kas ir mūsu ķermenī, zemapziņā. Jā, man liekas, pat ir pētījumi, jo es ar to saskāros, ka mēs tieši runājām par ar Reini un Silvu Ziļevu. Viņi stāstīja vispār par pārdošanu mūsu komandai. Un tā viņa teica, ka laikam tās vispār 3 sekundes, ka mēs kādu ieraugam un zemapziņā jau mums viss nolasās, pirms tu vispār esi sācis kaut ko teikt. Tā kā man jau par tevi viss ir skaidrs. Tad cik gandrīz 80 vai 90%. Jā. Tā. Un tas ir tas, ko mūsu zemapziņa ierauga. Mēs pēc reiz nesaprotam, kāpēc mums šis cilvēks liekas, rezonē viss tas, ko mēs redzam un dzirdam, un tad liekas, ka kaut kā bilde ar skaņu dažreiz neiet kopā. Tā ir. Jo tas ir tas, ko es redzu, kā embodiment coachings papildina šo te klasisko coachingu. Un tas nav tikai tas, ko mēs domājam un gribam ar prātu, bet tas arī mēs piedzīvojam to reāli, dažreiz pat coachinga sesijās, kā tad tas ir, kad es eju tagad un kaut ko daru, vai es nolieku savas robežas, vai es eju pārliecināt kādu par savu projektu, vai es runāju ar partneri par ko es vēlos, un kā tad es esmu savā ķermenī tur. Jā, jo cerēs, man liekas, arī tā ir tāda daļa no arī tādas kļūšanas vispār apzinātākam ir sākt nolasīt tos savādākos ķermeņa impulsus, kad, es nezinu, kaut vai es gribu kaut ko ar partneri vienoties par kaut ko, ja es to daru kaut kā šitā un atkal nezinu, kāds dažādi cilvēki dara, es it kā gribu, bet es jūtos ārkārtīgi nedroši varbūt, un man bailes tik sāpinātai vēl kaut ko, tas iekšā tas nodoms ir labs, bet man tas ķermeņa signāls ir tāds, kurš pārāk neveicina sadarbību. Jā, un tas ir, to tu šobrīd arī minēji, tas piemērs, tad coachinga sesijā, tad coach var nospoguļot, tīri paskatīties un pateikt to atgriezenisko saiti, kā es sajūtu tevi šajā brīdī, tad, kad tu par to runāji, un novērot, kas notika ar tavu ķermeni, kas notika ar tavu balsi, jo bieži mūsu rīcības ir tik ļoti automātiskas, tik ļoti jau kā ieradums, kad es arī tajā skaitā nepamanu, kad es tagad daru šitā, un tas izskatās un izklausās pilnīgi citādāk, nekā tas ir manā prātā, un nodoms varbūt pat ir pilnīgi cits, nekā kā tas izklausās. Jā. Man liekas, arī tas mūsu super ātrais dzīvesveids mūs ļoti aizvedis no tā kontakta ar sevi, jo es tikko tieši vakardien runāju vienu draudzeni, kurā, kad norāda zobārsts par zobu griešanu, es negriežu zobus, negriežu viens ir naktī, bet otrs arī pat tas žokļi sakodiens, tas viss, ka tas stress, kurā mēs dzīvojam, mums ir kā liekas, mēs par sevi visu zinām, bet īstenībā mēs esam tik mazā kontaktā ar to savu ķermeni, kad... Jā, tas īstenībā, tas kontakts ar ķermeni ir pirmais, ko es parasti daru arī uzreiz sesijas sākumā, un tas ir pavisam īsts mirklis, lai vienkārši nonāktu šeit un tagad un savienotos, jo atnāk, tieši tā kā saka, atnāk bieži vienu sesiju klienti,
pēc kaut kā. Un tajā laikā kaut kur ir atraduši laiku, lai beidzot veltītu šo brīdi sev. Un tad ir bieži vien tāds laika ierobežojums un stress līdz ar to. Un tad es sāku tieši ar to, halo, esi ar mani šeit un tagad, kas ir tavā ķermenī. Un tas ir bieži vien, ar ko es sāku sesijas. Jā. Un tad, kad mēs trenējamies jau grupā vairāk tālāk, jo es arī praktizēju šos dažādos paņēmienus grupās, tad mēs principā trenējamies vispār saprast, kas notiek mūsu ķermenī, kas notiek tagad. Tad es reāli runāju skaļi visiem grupās stāstu, tad es tagad jūtu to, tad es jūtu to, un tad es jūtu šito, un tad tā apziņa arvien vairāk, tā kā mēs sākam ieklausīties un arvien vairāk sajust, un principā tas ir tāds treniņš būt ķermenī, treniņš sajust sevi. Jā, tas tā jau liekas, kas tur, bet īstenībā tas ir diezgan, nav nemaz tik, sajust varbūt ir vienkārši, bet pēc tam ar tiem impulsiem strādāt, tas jau ir tāds darbs. Un tu arī minēji, ka, teiksim, kaut vai, ja sevi, teiksim, kaut kur jāprezentē, vienalga tie projekti, varbūt kaut kādas regulāras uzstāšanās, arī pat atnākt uz laivu, vai ne, ja tā ir pirmā reize, vai es atceros, man pirmo reizi ierakstīt pirmo video bija vienkārši ārprātīgi bailīgi, un tā liekas, kas tur, bet tas ir vēl, mēs esam tomēr video, bet aiziet kaut kur uzstāties kaut kādā prezentācijā, vai es nezinu, kaut kādam tur, vienalga, vai tas ir pārdot, prezentēt, vienalga, ko, tas ir pilnīgi cits stress, un tad tu nevari daudz ko noslēpt. Un kā, vai tu strādā arī tādā veidā, tā kā kaut kādiem, bišķi vairāk tā kā profesionāliem pieprasījumiem, un, teiksim, tas laiks, cik parasti ir, cik reizes, vai cik, droši vien tas ir individuāli, bet, cik reizēs tu redzi, ka tiešām jau ir tāds arī no malas redzamas izmaiņas tajā, kā cilvēks sevi parāda, kādu signālus viņš rada. Zini, tā kā atšķirās, protams, es strādāju ar pieprasījumiem, ja vajag arī profesionālajā jomā, bet kaut kā līdz šim ir tā, ka pie manīm nāk vairāk ar tādām, kā lai saka, privātajām lietām, ne tik ļoti ar profesionālajām. Es pati ar sevi esmu strādājusi šajā jomā ļoti daudz un trenējusi sevi uzstāties un tieši apzināties, kas notiek manā ķermenī katrā brīdī. Un man arī tas tieši, kā tu teici, tas ir satraukums un tur ir jāskatās arī iespējams kaut kur tālāk vēl pagātnē, kāpēc tas tā ir bijis. Un mēs visi nākam no klasiskās skolu vides, kur mēs tikām par to vērtēti. Un iespējams tāpēc ir šis satraukums, bet iespējams arī kāds cits iemesls tam ir. Un cik reizēs ir tas, pēc cik reizēm ir tas rezultāts, bet, no cilvēku uz cilvēku atšķirās. Kādam jau ir viegli, jo tie, kas jau ir vairāk pastrādājuši, kas ir kaut kādās praksēs, jau piemēram jogā vai kaut kādās marital arts, tad tas ir cīņu mākslas veidi, vai tiem, kam ir jau tā lielāka saikne ar ķermeni, aiziet diezgan fiksi, vai dejotājiem, tie, kas ir lielākā saskarē un tādā sapratnē un draudzībā ar savu ķermeni. Un savukārt, varbūt tiem, kas nav šajās jomās tik ļoti attīstījušies, vai, tas tā grūti, nepareizi varbūt teikt, nav bijusi pieredze tik ļoti liela, tad varbūt tas ceļš ir ilgāks. Un no sesijas uz sesiju, tā kā tiek visu laiku aicināts cilvēks būt savā ķermenī, kas notiek, ko tu vispār jūti, un tur vēl klāt nāk tā emocionālā puse, kur ne tikai fiziskās izpausmes, bet kur tālāk arī mēs skatāmies par emocijām, un no kurienes tā emocija, un kas notiek, un kāpēc ir šāda emocija, un ķermenis, brīnišķīgi parāda visu. Ja prāts mūs tur spēj dažreiz apmānīt, zin kā, mēs tur ļoti īstenībā visi esam regulāri. Mēs zinām visu, tik ļoti visu zinām, bet kad tas nonāk līdz darīšanai, tad tur ir tāds, Jā, tā kā tur ir ļoti dažādi ar cilvēkiem. Mēs katrs esam super savādāki. Un šeit man palīdz arī tajā, ko es šobrīd arī daru, manas mācības, kuras šobrīd studēju Kanādā pie Gabora Matē,
Jā, Compassionate Inquiry, es jau esmu pēdējais. Bet, februāra vidū es noslēdzu gada apmācības, kur ir šī tā Compassionate Inquiry, kur ir šī tā līdzjūtīgā izjautāšana, līdzjūtīgā pieeja, kur, tā jau terapeitiskā metode, bet kur ir iespēja tātad paskatīties vēl dziļāk uz jautājumiem, ko es dažreiz ar klienta atļauju arī izmantoju savās sesijās. Jo to, ko es sapratu, arī strādājot ar coachingu, protams, viss ir iet tā kā uz priekšu, bet ir šie te ierobežojošie uzskati, kuri dažreiz mums vienkārši neļauj. Man bija klienti, kas nāk ar vienu un to pašu uzskatu vairākos jautājumos, bet viens un tas pats uzskats traucē. Un tad es sapratu, kaut ko vēl tur ir jādara, kaut kur vēl ir tas iemesls. Un arī pati sev tieši tāpat meklēju, ka viss jau sāks ar mani. Īstumā pie tā mēs varētu arī bišķiņ pieskaities, kāds ir bijis tavs ceļš līdz tam, un kāpēc arī tieši embodiment coachings, jo tiešām, kā mēs runājam, coachinga metodas un pieejas arī daudz un dažādas, nevajag to, tā kā, viņš ir kā iet viss vienā maisā, bet viņš nav vienā maisā, bet kāpēc tieši šīs izvēles un vispār kā tu līdz tam nonāci? Jā, un tad man jāsāk laikam ar pašu sākumu, kur īstenībā mans ceļš ir joga. Mans ceļš ir, ka tas viss sākās patiesībā ar jogu, kur arī jogā ir skaidrots par to, ka mūsu ķermenis ietekmē prātu, mūsu prāts ietekmē ķermeni, tad šī saikne ir patstāvīga visu laiku, tad mēs caur ķermeni varam ietekmēt to, ko mēs domājam, un mūsu domas ietekmē ķermeni. Un tas sākās 2009. Gadā es sāku meklēt, un, protams, tas bija tāpēc, kad ar mani kaut kas notika, kā mēs visi aizējām. Jā, kur es sapratu, ka, šitā es tālāk nevaru vairs turpināt, man kaut kas ir savā dzīvē jāmaina, es sāku meklēt iespējas, un tas ceļš, caur kuru es atradu to savu, varbūt, to atbalstu tajā brīdī bija Kundalini joga. Es sāku mācīties par Kundalini jogas instruktoru, un tas bija, iemesls bija īstenībā, kad es vien gribu, tad es varu jogot. Man nevajag nevienu pasniedzēju, es gribēju mācīties priekš sevis. Man nebija domā ne pasniegt jogu, ne tur tālāk iet. Man bija pilnīgi skaidrs, es gribu pati priekš sevis to darīt. Un tajā brīdī, protams, mums visus aicināja pasniegt jogu, un tad tā tas ceļš sākās. Patiesībā arī sāku pasniegt jogu, sāka nākt daudz un dažādas atbildes un iespējas, un tas jau ir cik jau, gandrīz 14 gadi jau sanāk, jā. Un tālāk mans ceļš veda atkal, jo klienti nāk un ar dažādiem jautājumiem. Sapratu, ka man vajag vēl kaut kādas tehnikas, ko es vēl varu pielietot, un tad dabīgi nāca arī coachings, un patiesībā, protams, daļēji tas bija moderni, daļēji tas bija tas, kas bija tajā brīdī pasaulē arī kā trends un kā jauns veids, kā to izdarīt, un pēc tam tad arī es sapratu, ka tas man ir vajadzīgs vēl kaut kāds rīks, kur es varu vēl vairāk iesaistīt ķermeni, ne tikai jogu, ne tikai coachings, bet vēl, kā es vēl to ķermeni varu dabūt uz saikni un uz sarunu. Jā, tikai tas droši vien tas mans ceļš ir. Diezgan sen, jo īstenībā jau 9. gads, un tad tagad arī visa šī joma, viņa kļūst aizvien populārāka, arī vispār sabiedrība vairāk un vairāk atverās, un labi, joga varbūt tas tā diezgan pieņemama prakse, bet arī daudz vairāk kaut ko, piemēram, ko vispār sāk domāt, man jārisina kaut kas arī tur, nezinu, no kaut kāda ķermeņa prizmas bet 9. gads jau salīdzinoši vēl jau tāds, diezgan ātri tu sāki, ja tā skatās atpakaļ. Es vēl ātrāk sāku. Man bija, man liekas, 19 gadi, kad es nezinu, kur es internetā biju atradusi Bhagavad Gītu un biju atradusi jau sanskrita tulkojumu uz latviešu valodu. Un es jau nezinu, kur man tas bija jau no kurienes es jau biju to sākusi pētīt un lasīt, un man tas bija interesanti, un pēc tam es meklēju, kas ir joga, un es atradu Arni Siliņu. Ja tu zini, viņš man liekas bija viens no pirmajiem, kas atveda jogu uz Latviju, un es braukāju uz Rīgu, uz jogu, es nezinu, man tur bija 20. Un tad, protams, iestājās jaunība, un tad tur tas viss
Citas prioritātes. Citas prioritātes, ballītes, un pēc tam notika, kas notika. Es pat, man sākās ļoti daudz somatiskās reakcijas manā dzīvē, tādas psihosomatiskās, un kur man likās, ka manī kaut kas nav labi, un doktori teica, nē, ar tevi viss ir labi, bet man pilnīgi iekšējā sajūta bija tāda, ka nē. Kad tomēr kaut kas nav, un tad es sapratu, nē, man ir jāmeklē, man ir jāskatās, man ir kaut kas vēl vairāk nekā šis te, kas mums tiek piedāvāts šajā te līmenī vai šajā te pasaulē, ko mēs redzam ikdienā. Jā, tas arī daļa no tā tiešām, tas viens no iemesliem, kāpēc arī retrīts radās, ir, ka reāli tas piedāvājums, jebkādām šādām situācijām šobrīd viņš ir tāds ļoti ierobežots un ļoti, tev nav daudz variantu izvēlēties, tā kā tu gribi šo jautājumu, nezinu, vai risināt, vai strādāt vienalga savs kā gribi, un kā meklēt tās alternatīvos veidus, kas tev droši vien ilgtermiņā ir draudzīgāki, veselīgāki un, nezinu, neiekļauj medication, nekādas zāļošanas, ka viņš ir reāli pieejams, ir daudz kas, bet to visu kaut kā atrast un nonavigēt ir diezgan tā confusing, bet tā arī bija viena no tām lietām, ka arī tev droši vien, es nezinu, varbūt tev būtu pateiks, ka tev veģetīvā distonija vai kaut kas tāds, un, kā daudzos gadījumos, kad ir šīs sajūtas, ka kaut kas, nezinu, tur nāk panikas trauksmes vai kaut kas, un tu slimt neesi, ja tur vesels, viss kārtībā. Jā, un tajā brīdī, īstenībā, tad tajā laikā vēl tik ļoti par to nerunāja. Bet, it kā bija, jā, tad, bet tik ļoti par to nerunāja, un tad, protams, tas veids, tās bija meditācijas, tas bija tiešām savienošanās ar ķermeni, tas bija tas, ko es darīju, un man tas palīdzēja. Un tāpēc arī, laikam, es aizgāju tālāk un pasniedzu to un rādīju, hei, kur ir, kā es to esmu izdarījusi. Un, protams, laika gaitā ir mainījies. Esmu daudz citus jogas veidus apguvusi, jo šobrīd es kundalini ceļu vairs neju. Es esmu vairāk tādā, kā lai to nosauc, vairāk tādā plūsmā un tādā sevis pieņemšanā un to caur tādu mierīgāku savām ķermeņa izpausmēm un tādu maigāku veidu, kā sevi atvērt. Jā, mēs arī... Kundalini joga ir jaudīga. Jā, bet arī mēs esam, ne dažādi, ir citiem, kam patīk tas mierīgi, mēs varam kaut ko citu padarīt, bet harmoniski priekš mums ir mierīgi, un atkal citi, kuriem vienmēr daudz enerģijas, un tur viss notiek. Un es to sasaistu arī tiem saviem dzīves posmiem, tad tajā brīdī es biju korporatīvajā vidē arī strādāju, man vajadzēja to uzrāvienu un bija tas stress, un man vajadzēja to kaut kā. Un tad man piedzima bērniņš, un tad es biju mājās, un tad man vajag tev jau kaut kādu tādu vieglumu un plūsmu, un man ir pilnīgi cita tā vide šajā brīdī, un tad tas pārslēdzās, un tad atkal kaut kas jauns nāk, un atkal kaut kas jauns, un es esmu riktīga pētniece, es vienmēr izpētu visu, man patīk, un es mūžīgi mācos, manuprāt, kas ir jauns, bet mēs diezgan daudz, un šobrīd tās iespējas un opcijas ir milzum daudz. Jā. Un tas ir forši arī, kad saka, tagad arī Kanādā mācījos, jo man liekas, tā ir vēl viena lieta, kas ir Latvijā ļoti forši arī tie cilvēki, kas nes tos impulsus no malas. Jo bieži ir, ka mums kāds atved to praksi, kurš ir pirmais, otrais, un tad viņi apmāca vēl kādus, un tad tajā praksē jau strādā vairāk, un tad veidojās tādi iekšējie burbuļi, bet tur ārā ir vēl ļoti daudz prakses, daudz veidi, daudz arī uz kaut kādām lietām, kur mēs skatāmies vienā veidā, vēl ir citi veidi, kā skatīties, un ir forši, ka ienāk arī tā informācija no malas, kas visu laiku arī tā kā palīdz mums augt, ne tikai tev, tikai, nezinu, arī mums tur kā retrītam, bet arī vispār cilvēkiem, kas ir Latvijā, jo tu jau droši vien strādāji cilvēkiem, viņi aiziet, viņi atkal maina kaut kādu savu vidi, pateicoties tam, ko viņi ir izdarījuši darbā pie tevis vai, vienalga, kura cita, bet... Jā. Es tiešām novērtāju šo iespēju, un šis gads, kamēr es to tur darīju, ir pilnīgi cita pieeja. Tur tiek nodrošināti tiem, kas mācās. Mēs tiešām dziļi ienirstam, jaudīgi ienirstam tajā visā. Tas nav tāds, mēneša vai 2 vai 3, kurš tur ir tāds riktīgs iknedēļas darbs ar sevi. Un man citreiz likās, ka es jau bez ādas staigāju, ak, Dievs, viss kaut ko jums esmu.
un, protams, atkal ir tā otra puse, kur jādod laiki sev arī neko nedarīt, kur vienkārši jādod laiki sev atpūsties un integrēt visu to. Jā. Gabors Matēra es tikko pēdējā grāmata, ko pasūtīju, ir viņa The Myth of Normal, man gaidu vēl, nākamnedēļ jābūt. Bet viņš ir arī tiešām viens no tiem, kas skatās tagad vai skatīsies vēlāk, ja gribās tādu vēl plašāku skatu uz pasauli, uz notiekošo sevi, tad arī varu mierīgi ieteikt vai palasīt, vai YouTube'ā ļoti daudz, un arī Wisdom of Trauma viņa filmas, tā kā tiešām tas ir superīgs source, kur pasmelties arī. Jā, jo es kā viņu sāku klausīties, man likās, beidzot kāds runāt, kas ir pasaulē. Beidzot kāds pa īsto pasaka, kā šeit ir dzīvot. Un kas ir interesanti, es tikko klausījos arī viņa podcastu, un tieši pagājušajā nedēļā man bija ļoti, ļoti liela rezonance. Viņš tieši arī runāja par šo grāmatu, un viņš daudzas lietas teica, un tad es domāju, jā, es arī tā domāju, bet ja es to teiktu, tad es izklausītos vai no ignorant vai arrogant, kā viņš arī pats saka pārstiem ignorant and arrogant. Bet, ka viņš to saka, tam ir svars un cilvēki tā kā ieklausās, un tas, protams, arī ir tā kā backed up ar informāciju, pētījumiem un failiem, bet ir ļoti svarīgi arī tādi cilvēki, kas ir jau sabiedrībā ļoti godāti, viņu profesionālajie sasniegumi ir atzīti, un kuriem reāli faktiski arī būtu vairāk ko zaudēt, ja viņus tā kā galīgi, tā kā, nezinu, nolemt izslēgt sabiedrību istamu, bet ka viņi runā tā ļoti godīgi un atklāti, un nezinu, tur, kur ir labi, tur ir slikti, tur ir slikti, un tur, kur ir gan labi, gan slikti, viņš to tā arī pasaka, nevis kā daudz ir mūsu pasaulē arī par pētījumiem, medicīnu, un tas daudzreiz ir tāds vienpusējs skatījums, un tādā ziņā, es domāju, droši vien pie viņa mācoties gadu, tev arī pilnīgi cits skats uz lietām. Ir. Es tev pilnīgi piekrītu. Tas ir bijis tāds ritīgi dziedinošs process manā dzīvē, un tas laiks, un tie cilvēki, un tā izpratne, un tā, es pat teiktu, domāšanas maiņa kaut kādā veidā, tāda sevis ļoti dziļa izpratne, kas, bāc, un šitas ir tāpēc, ka tas, jo kamēr līdz manim nav aizgājis, kāpēc es to daru, kāpēc es rīkojos šādi, tikmēr es nevaru neko ar to darīt. Tur ir kaut kas, es daru, un es nesaprotu. Un tad, kad man rodās šī sapratne un pieņemšana sevis, un es nekritizēju ar sevi par to, ko es daru, tad īstenībā notiek brīnums. Un viņš runā par līdzjūtību, par to līdzjūtīgo klātesamību sev, citiem, un īstenībā tas vien jau ir dziedinoši. Jā, mēs aizgājām rīktīgi šitajā procesā, bet starp citu arī tur šajā terapeitiskajā pieejā ir ļoti liels darbs ar ķermeni visu laiku. Visu laiku ir dziļš darbs ar ķermeni, jo viss ir, tā kā viņš runā, paslēpts tur mūsu ķermenī. Visas traumas, jo ar prātu mēs ļoti daudz ko spējam. Mūsu psihē izslēdz lietas, bet savukārt mūsu ķermenis spēj visu atcerēties. Ķermenis visu zina. Ķermenī viss ir ierakstīts. Un ja mēs dabūnam to caur ķermeni laukā un izstrādājam un saprotam, tad arī kaut kas mainās mūsu domāšanā un mūsu rīcībās. Jā, jo tā kā arī tas ir vēl viena lieta, ko arī es tā kā ejot šo ceļu, ko esmu piedzīvojusi, ka sanākas, protams, to vispār nejūtu. Tagad es ļoti ātri jūtu, ka mans ķermenis ir super responsīvs uz to, kas notiek. Tā kā nevis tur man kaut kas tur varbūt pēc gada, bet es nezinu, ja es sastrīdos ar vīru tagad, tad man konkrēti ieslēdzās kaut kādas ķermeņa zonas, es jūtu to sāpi valkošo, vienalga tirpstošo tagad. Un atkal atkarībā no tā, kas ir mans trigeris, vai vīru vienalga, kas ir mans trigeris, es viņu jūtu vai tur krustos, vai man notirps kreisā puse, vai kreisā roka, vai tā kā uzreiz momentā, un tiklīdz es tā kā es atlaižu to emociju, man iziet tas saspringums, vai es varbūt viņu kaut kā izlaižu tā kā apzinātāk no sevis, man atlaiž tā kā momentā. Jā, un atlaiž tajā brīdī, tad, kad tu apzinies to, bāc, man ir notirpusi roka, un es aizēju, un tā roka atbrīvojas, jo ķermenis vienkārši prasa tavu uzmanību uz to vietu, un viņš tev rāda, viņš tev, hei, te kaut kas nav labi, te paskaties, kas tas ir, vienkārši pievērs uzmanību kaut kam, kas šobrīd notiek. Un tas, ka to ļoti labi forši arī aprakstīja, ka tajā brīdī, tad, kad tu pievērs uzmanību, tas viss tā kā
aizplūst, kā nav vairs tās satraukums. Bet tas ir viegli pateikt, vai ne? Bet tas ir ļoti, ļoti garš darbs man pašai, ilgs ceļš. Bet savādāk jau tas nenotiek, jo bija man uz jogu viena nesen pat meitene atnākusi un saka, viņa diezgan ilgi jau nāk, un tad viņa kaut kādu brīdi bija izlaidusi, un viņa saka pēc nodarbības, cik labi, un tā sajūta, un es jūtu atkal sevi, un es esmu. Un es saku, pats, bet tas visu laiku ir jādara. Es saku, tā ir. Es saku, tieši tāpat, kā tu ej dušā, tieši tāpat, kā tu ēd, tieši tāpat tev arī ir jādomā par savu ķermeni un jāvelta laiku tai ķermeniskajai praksē vai tai apzinātībai, sajūtot ķermeni, un tad jau lēnām tas viss aiziet arī automātiski. Jā, un tā kā ar laiku arī, man liekas, tas sākums, bet pēc tam tu jau tev saproti, ka tev tā sajūta ir tik forša, ka tev vienkārši, tu saproti, ja es tev ka tev ir tik forša, ka tev gribās, un tev gribās varbūt vēl vairāk un biežāk, un tad to nākās nomenedžēt. Tu arī teici, ka tu pārsvarā šobrīd strādā tomēr ar personīgiem pieprasījumiem. Varbūt tu arī vienkārši ieskicēt, kas ir tās aptuvenas situācijas ar konkrētas gadījumu, ar ko cilvēki nāk. Protams, nesaucot vārdā un nekādas detaļas, bet tā vienkārši, lai es varu iedomāties uzreiz, ok, tas varētu būt labi priekš tā. Tas viss plašākais, un varbūt tas, ko es redzu, kad nāk ar to, kad ir kaut kāds satraukums ļoti liels, kaut kāds stress, satraukums par kaut kādām situācijām savā dzīvē, tas ir viens, par ko nāk. Tad ir kaut kādas situācijas vienkārši, ar kurām nevar saprast, kā rīkoties, kad ir tas punkts, kad es nezinu, ko tālāk darīt, un tur ir, kā es minēju, tur principā ir, tad vai no attiecības, kaut kādi ik pa brīdim, protams, ir darbs, kas ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, kur ir stress darbā, un kā rīkoties kā nolikt savas robežas ar priekšnieku vai ar kādu citu personu, tas ir, kas ir tāds diezgan biežas lietas. Jā, un tad principā tās ir tādas tas stress un satraukums, kāpēc viņš ir un kā viņu mazināt savā dzīvē. Protams, vēl tāds, kas ir tāds sevis apzināšanās vai tāds dziļāks darbs, tur vēl vairākās sesijās, kad gribas izmainīt to savu dzīves virzienu un ir sajūta, šeit vairs es nevaru un man gribās kaut ko citu, bet es vēl skaidri nezinu. Ir labi? Tas kaut kur pazuda. Jā, kaut kas uzkārās, okay. Jā, un kad es nezinu, kur virzīties tālāk, kad tad arī tur ik pa brīdim ir pieejams mans atbalsts, tādā ziņā, kad es eju un prasu, kur tad ir, kas tur notiek, kāpēc, un tad mēs kopā atrodam tās atbildes parasti sesijās. Un, protams, tie visi momenti, kad ir forši ieraudzīt, pats šito es pats nespēju redzēt, un tad ir forši tieši sesijās dabūt to atgriezenisko saiti par sevi, tīri par to, kā es, kā coach tevi ieraugu šajā brīdī ar šo situāciju, un tas, man liekas, ir nenovērtējami, ko es savās sesijās esot ar citiem kā klients, tad liekas, wow, un tā tas cilvēks mani redz un tā es daru, kas jau iedod jau daudz atbildes patiesībā uz to jautājumu, bieži vien ar kuru atnāk cilvēki. Jā, jo tas ir tāda vēl viena lieta, ka tās arī kaut kādi pat tie risinājumi, mēs viņus tā kā redzam parasti tik šauri, vai vispār kaut kādas situācijas dzīvē, un mums liekas, tur vai nav varianta, vai šis ir vienīgais variants, vai tā, ka tu parunā, un ne visiem, citi vēl pateiks, ka tev vēl mazāk variantu, bet un tāpēc ir forši parunāt tiešām ar ja tev ir kaut vai ļoti tāds apzināts foršs draugs, jo man ir dažas draudzenes tādas, kur arī var man izcelt ārā no tās kastes, bet ir bijušas arī, esmu bijusi uz coachingu, ka vienkārši tas iesprūdiens, un tu tā kā un tad ko darīt? Un tad tu aiziet un tev vienā sesijā jau var palīdzēt, jau parādīt, ok, variants ir tāds. Tā kā tu pats reāli tu atrodi, bet tā kā tevi izceļ no tās kastes vienkārši. Jā, kad pavērst plašāku šo redzējumu un jā, šito es neredzēju, un šitas ir kaut kas.
Kas īstenībā jebkurā coachingā un jebkurā darbā ar klientiem, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi, lai cilvēks arī spēj tas, ko tu saki, ieraudzīt, ir šī te drošības sajūta un uzticēšanās tam otram cilvēkam. Ko pat vakardien man sesijā meitene teica, wow, viņa pirmoreiz bija atnākusi, un viņa saka, wow, viņa saka, tas, ko es novērtēju, ir tas, kad es uzreiz pirmajā sesijā varēju ļoti atklāti runāt, un man nebija ne kauns, ne bailes, ne tāda super pieņemšana uzreiz, tas, ko, man liekas, jebkuram šajā jomā strādājošajam, un droši vien tas arī parasti visiem ir, kad tur nav ne šo te padomu vai šo te novērtējumu vai kaut kādā nosodījumu, jo dažreiz arī to nosodījumu var just ķermenī. Vai pārākuma sajūta jau tādu, kad jau tu ieej, tas ir vispār, man liekas, viens no tādiem graujošākajiem, kāpēc man bieži ir grūti ar ārstiem, jo es ieeju un es kļūstu par mazu meiteni. Nu, tā kā es ieeju jau kā maza meiteni, jo tur jau priekšā ir kāds ļoti lielais un ļoti gudrais, un tad tā sajūta ir ļoti neumulīga. Un arī ar praktizētājiem, nu, tā var būt, ka forši, ka tu ejam, tā kā tu, nezinu. Jā. Tā kā mēs jau arī neesam pazīstamas, bet mēs vienkārši runājam ļoti, nezinu, normāli. Nu, tā kā, ka tu to atver to telpu, kurā var justies, tā kā es varu būt es. Jā. Un tas ir īstenībā ļoti liela panākuma atslēga, jo tieši tajā brīdī, kad cilvēks sāk runāt īsti, nebaidoties ne no kā, kas tur būs, un kad tur nebūs vērtējumi, kad tur nebūs nosodījumi, kad tur nebūs nekāda viedokļa, ja? Kad tur vienkārši, hei, es redzu tevi tāds, kāds tu esi, un es pieņemu tevi tāds, kāds tu esi, un īstenībā ar tevīm ir viss kārtībā. un tad, kad cilvēks sajūt, tad ir iespēja atvērties un būt vienkārši tādam, kāds tu esi. Novest tās maskas nost. Es domāju, tas ir tā kā tu teici, tā ir tā panākuma atslēga vispār jau kādai labai sadarbībai, jo viens ir es tā kā jūtos komfortabli, lai es varētu pateikt tev, kā es domāju, kā es jūtos, vai vienalga, vai ne, bet otrs ir, ka es jūtos pat tik komfortabli, ka es varu sākt atļauties arī pateikt sev to, ko es negribu dzirdēt, vai esmu veiksmīgi tur izvairījies pēdējos 10 gadus redzēt un dzirdēt, ka tā pieņemšana, un ka tu vari noturēt to telpu, vienalga, kur es tur eju, jo pārsvarā tās jau nav skaistas vietas, bet, ka tas ir super svarīgi, tā vide. Jā, tā ir ļoti liela vērtība, un to vajag novērtēt, ja jūs esat atraduši, un tu, ja esi atradusi tādu cilvēku, tad to vajag tiešām paturēt un ieraudzīt to vērtību, kad saka arī tās draudzenes, tas pat iespējams varbūt ir draugs, kur tu vari būt tāds, kāds tu esi, un pilnībā atklāties, un īstenībā būt ievainojams. Būt ievainojams, jo tas ir arī vēl viens topiks, vēl viena tēma par šo te, ka mēs baidamies, kļūt ievainojami un atklāties, jo tajā brīdī, hei, mani ieraudzīs, un kas tad notiks, un īstenībā tur notiek tas foršākās lietas. Jā, es tieši mums piekdien bija laivas tieši par Brené Braunas Dare to Lead, kas viņa ir tieši kauna, sākus pētīt kaunu un tā lielo graujošo ietekmi uz mūsu dzīvi. Un pat, ja liekas, es jau nekaunos, kā mēs kaut kā kaunamies. Un tas vulnerability, tā ievainojamība, tas ir nākamais. Un viņa runā, cik vispār tas ir svarīgi, jebkādam progresam, radošam, kontaktam ar citiem cilvēkiem, jo mēs nevaram būt kontaktā, ja vien tu neatveries man un es tev neatveros. Un ka tas ir tā kā super key vispār tādā dzīvē kā tādā, pat nerunājot par kaut kādām ļoti, ļoti tādām intīmām pieredzēm, bet Tas ir arī tas, ko es sāku jau stāstīt, ko mēs darām arī sirds apļos, un tur ir ļoti, ļoti foršas un skaistas un brīnišķīgas tehnikas, ko es pielietoju, kur mēs tieši praktizējam šo, kad mēs atveramies, tā kā citu cilvēku klātbūtnē un pieredzam to, ka nekas slikti nenotiek. Kad īstenībā tajā brīdī cilvēki vēl vairāk ir tā kā ar mums un vēl vairāk redz to mūsu skaistumu un vēl vairāk spēj mūs mīlēt tajā visā. Un
tās ir arī brīnišķīgas vietas, kur mēs trenējam un tādā drošā vidē to, kā tas ir, kad es sāku runāt par to, kas man ir svarīgs, kad es sāku stāstīt par savām sajūtām, kad es sāku stāstīt par savu ķermeni, kad es sāku stāstīt par to, kā es jutos tad vai tur, un kad es pa īsto esmu, un tad tur notiek brīnišķīgas lietas. Tie apļi, ko tu minēji, viņi ir klātienes pasākums? Vai? Jā, viņi ir klātienes pasākums, viņi ir klātienes pasākums, un tieši kā reiz tagad 4. februārī mēs sākam jaunu ciklu, jo parasti šie apļi noformējās uz ilgāku laiku. Tas nav tā, ka var ielikt iekšā. Tas ir tā, ka tas ir tāda 4 mēnešu prakse. Mēs tiekamies katru otro svētdienu, un mēs arī veidojam, protams, tās attiecības, kur ar katru reizi mēs izveidojam šo te uzticēšanos, protams, šo te konfidencialitāti, šo te jau brīvāku sajūtu esot kopā. Principā tādā ilgākā termiņā mēs izveidojam tādu drošu vidi, kur tad mēs varam būt un izpaust to, kas tur ir. Un mēs mācāmies izpaust savu vajadzību. Mēs mācāmies runāt par to, kas ir man svarīgi. Un tas ir tik ļoti bailīgi dažreiz to skaļi pateikt kādam. Jā, tā kā ļoti, ļoti jaudīgas pieredzes ir tieši šajos sirdsapļos. Un šo tehniku es mācījos pie Kristiāna Pankrusta. Viņš šobrīd ir nobāzējies, viņš vispār ir anglis, viņš nobāzējies Holandē, viņam ir saucās Jaunā Ēdene, savas retrītu centrs, kur viņš tieši šo arī praktizē un māca cilvēkiem tad būt pilnīgi citādi vienam ar otru. Nevis tā virspusēji, bet pa īsto. Un tad tas ir tas arī, ko es pārņēmusi no viņa, un tas ir tas, ko es arī vēl daru. Un tur ir ļoti skaistas pieredzes. Jā, man liekas, vēl viena lieta, kas man nāk uzreiz prātā, ka tu to saki, kas noteikti ir ļoti forši, ir arī mūsu, kā tu saki, būt klātešošiem. Mums īstenībā ir diezgan liela nespēja tiešām būt kopā ar kādu, kad viņš iziet cauri kaut kādām vai stāsta par ļoti smagām pieredzēm. Un tad tas aplis varētu būt vēl, ka viens, pirmkārt, tev ir droša vieta, kur tu vari atvērties, to dalīties un kaut kā vairāk integrēt un atrast savu drošību tajā savā pieredzē, bet otrs arī aplim, man liekas, ļoti forši, jo viņi mācās, kā tas ir noturēt, būt klāt šādā pieredzē, jo mums tas ir kaut kas tāds, man liekas, ko mēs ikdienā pat nedomājam, cik arī mēs tā kā kaut vai, ja bērns raud vai kāds cits dusmojās, viens ir tas, ka tur var būt dažādi iemesli, bet daudzreiz, kas reāli triggerē mūs un nespēja izturēt šo sajūtu. Jā, es šitien ļoti norizonēju ar tevi, jo mana sajūta kādreiz izturēt dažādas emociju frekvences bija šitāda. Es reāli bēgu prom, mans ķermenis slēdzās ārā, es vienkārši nevarēju izturēt. Un es arī sevi nevarēju tajās emocijās izturēt, vienkārši slēdzos laukā. Un tagad tas mans plašums ir palicis šāds, ko es varu noturēt, ko es varu sajust arī caur sevi, savā ķermenī. Un tad tas ir tas lauks, tā telpa, ko tu turi tam otram cilvēkam, lai viņš var būt. Un lai tā emocija, ko viņš izpauž, lai tas nav nekas slikts, tu vienkārši esi tu esi un esi. Un tas ir tam otram cilvēkam, tas ir neatsverams piedzīvojums. Jo tajā brīdī kādreiz, kad viņš šo emociju piedzīvoja, viņam pateica, hei, šitā nedari, vai šitas nav labi, kā tu dari, viss, nejūti neko. Aizies savu istabu paraudāt, jā. Esi viens, vai tas, ka tu tā jūties, tā tu nedrīksti justies un tā tālāk, jo tas atver lielu enerģijas resursu mūsos katrā, kad mēs to piedzīvojam. Tas ir brīnums. Es to saucu par brīnumu, bet īstenībā tas ir tāda normāla eksistēšana. Zini kā, to normāli, tas ir
Arī. Tas sasauc tas myth of normal, nu, tā kā tas, par tā gabojuma tā grāmata, tas ir tā kā, kas ir mūsu normālais, nu, un cik vispār normāli tas ir. Nu, tā kā, kā Tas tas ir reāli. tas tāds, ka 40 gados ir normāli, ka tev kaut kas ar sirdi sāk palikt. Nu, tas tev 40 jau, tas ir normāli. Jā, Tas jau tieši tā. tā, tas tāds norma tādā, tavā vecumā. Jau izplatīts, jā, tavā vecumā jau tāda kaut tipiska Jā, un klasiska ir. ko tas nozīmē norma, vai ne? Kas tas ir, pret ko mēs to salīdzinām? Jā, šis ir tas, par ko Jā Gabors raksta savā grāmatā ļoti daudz. Jā, vai ļoti tur daudz. normāli, tur nenāk miegs izdzert, tur nezinu, 2 konjeciņus vai ieraut tur ripiņus, nu, taču nenāk miegs, tad tas ir tas labs veids, kā mēs šo varam dīlot. Nu, tā kā tas ir vēl viens. Jā, bet ķermenis īstenībā, tāpēc, ka es saku, tas ķermenis saka jau priekšā. Tātad, ja tu nevari aizmigt, hei, kas nav kārtībā tavā ikdienā, kur jau ir kaut kas tev pa daudz, vai ja tev ir uzrauti pleci, kas notiek, no kurienes, kāpēc, jo tas nav normāli, ka tev ir uzrauti pleci. Tur ļoti daudz, nu, es arī eju savās sesijās iekšā un skatos, kāpēc kas notika tajā brīdī, kas tur no kurienes, kāpēc, daudz ļoti jautājumu arī tajos embodiment coaching sesijās arī mēs skatāmies, pētam, no kurienes tas nāk, kāpēc. Jā, ar to, vai tas ir saistīts vidē, vai ar kādu konkrētu cilvēku, vai ar kaut kādu konkrētu situāciju. Jā. Un tu jau minēji tos sapļus, bet tad tā pavisam tehniski, kur tas notiek un vai var vēl pieteikties, jo 4. februāris jau ir pavisam drīz. Svētdien. Jā. Tas ir svētdien. Šobrīd tā pieteikšanās es esmu izsludinājis savās jogas grupiņās, bet droši var pievienoties, ja kāds vēlās vēl līdz 4. februārim, ja man uzraksta, šobrīd var uzrakstīt manā Instagram profilā privāti. Pieteikšanās varētu būt arī Ravindras jogas studijā ir events, un tur ir links, kur pieteikties, ja kāds ļoti, bet vienkāršāk droši vien būs caur mani šeit Instagramā, jā. Un arī, protams, turpat arī tajā pašā manā profilā var pieteikties uz 30 minūtes bezmaksas sesiju un pamēģināt, kā ir. Būt ar mani vienā laukā un pastrādāt un paskatīties uz kaut kādiem saviem jautājumiem, izrunāt, varbūt mums ir pa ceļam, varbūt nav, jo visādi jau dzīvē gadās, zin kā. Okay, jā, tā kā tur nav nekāds commitments līdz ar to. Jā, tā kā tas ir. Un, protams, var pievienoties man online jogas nodarbībām, ja ir sajūta, ka gribās pastrādāt ar ķermeni vairāk un attīstīt tādu apzinātību ķermenī caur jogu, tad man ir online nodarbības katru ceturtdienu 7:30 vakarā. Tā kā tur arī var man uzrakstīt. Jā, tiešsaistē, jā, un tā kā var arī tur pievienoties un pamēģināt, kā ir. Okay. Tad, principā, tās lietas, ko tu dari ikdienā, ir coachings, embodiment coachings, tieši arī vairāk caur ķermeni, jo online joga, vai tu arī pasniedz klātienē arī. Jā, man ir studija Ogrē, tieši turpat, kur arī notiks sirds apļi, tur Ogrē man ir studija, kur es arī vādu klātienē, un tad arī tur var pieteikties un uzrakstīt, man ir interese nākt. Tā kā ir, jā. Tad joga coachings, embodiment coachings, un tad šeit sirds apļi, kur tāda padziļināta jau prakse ar sevi. Un es nemaldos, tu arī nesen biji izbraukusi no Latvijas. Vai fotos, varbūt, kas tur plānojas? Tas ir šobrīd, es vispār organizēju arī retrītus, tas mans iestaigātais ceļš vai taciņa ar Gruziju. Es organizēju Gruzijā ļoti skaistā vietā retrītus, bet šogad es vēl neesmu sapratusi labāko optimālo veidu, jo avio biļetes diezgan dārga šobrīd ir. Kaut kā es nevaru vēl nobāzēties uz kuru brīdi, bet es biju Madeirā, pareizi pamanīju, un tas arī bija tāds izpētes brauciens, kur es sapratu, jā, šī ir vieta, kur vajag būt, un kur varētu arī būt vieta skaistam retrītam, un šobrīd es, vācu informāciju un arī vēl meditēju, kā to visu tur nogādāt.
to savu sajūtu un kāds būtu optimālākais veids tur nokļūt. Vieta ir fantastiska un tā enerģija, kā jau uz visām salām, ir pilnīgi citādāka nekā uz mainland, ja, uz kontinenta, ja. Tā kā Madeira ir vieta, kur noteikti arī kaut kas notiks. Nezinu, vai šogad es mēģināšu saņemties, bet ļoti, ļoti iesaku kaut vai pašiem aizbraukt un apskatīties un pieredzēt šo te dabu. Jā, bet, Grūzijas retrīts visticamāk būs. Jautājums vienkārši es vēl šobrīd nevaru saprast par datumiem, kādi būtu lētākie arī tiem dalībniekiem avio biļešu iegādai. Un par to tu visu parasti arī izziņo savā Instagramā? Jā, man Instagramā vai nu storijos, vai nu postos man ir informācija, ja ir tāda vēlme arī var pievienoties un tad sekot līdzi. Un savā Instagramā es arī stāstu īstenībā mazos storijos 2-3 minūšu par tām savām pieredzēm, ko es dabūnu gan no šīm te mācībām, gan arī pati uz savas ādas izpētu un saprotu, es dalos ar to manā ceļā trāpīja. Kaut kur uzkārās. Jā. Jā, man liekas, tas arī tas, ka notiek šobrīd vairāk un vairāk tā dalīšanās ar savām pieredzēm, jo dažreiz tā, ka es īpaši arī tad, kad sāku iet šo ceļu, tad likās, ka tā kā esmu es, un tad ir tas praktizētājs, tā kā, nezinu, viņš tā kā moonshot for me, viņš tā kā kaut kur tur un es, bet ka forši, ka arī notiek tā, ka arī tu esi daudz izdarījusi, tu jau daudz par sevi zini, tu vari palīdzēt citiem, bet arī tev notiek situācijas, kā ar jebkuru no mums, un kā ir tā sajūta, tā kā tas ir tā kā viss normāli. Jā, un šo, starp citu, iemācīja man darīt arī Gabors. Viņš par to visu, ko viņš stāsta, viņš saka, hei, bet es šito sapratu tikai 50 gados. Un hei, es vēl joprojām daru to pašu. Un tas, kad es to stāstu, tas nenozīmē, ka es pats to 100%. Jā, bet tas pirmais solis vismaz tā kā jau pievilkt to apzinātību. Jā, tad mirklī bļāviens es atkal. Jā. Cik var. Un tāds tas ceļš ir. Sākumā tu ieraugi, tad tu, atkal šitas pats sāc. Un tad tu jau pirms tā, ka tu sāc darīt, saprot. Un tad jau to lēnām vairs sāc nedarīt. Jā, tas arī tāds ceļš, un kā arī, arī kā tu teici, ka tu strādā visu laiku ar sevi, un tas ir foršākais, man liekas, arī tie praktizētāji, man liekas, arī kļūst par foršākajiem praktizētājiem, kas visu laiku turpina strādāt ar sevi. To es nedomāju, ka tev katru nedēļu kaut kas jādara, bet tā plūsma nebeidzās, jo, man liekas, mūsu tā spēja izplesties un paņemt vairāk tajā mūsu kastē, viņa ir neierobežota, un tur nav nekāds master level, pēc kura vairs nekas nav jādara. Kas nav, jā. Es tev piekrītu. Katrā līmenī, man liekas, ir visi ar kaut ko savā dzīvē saskarās, jo tā mana sajūta ir tāda, ka atnāk kaut kas mums jāatrisina, mēs meklējam instrumentus, mēs atrisinam. Un tad mēs nonākam atkal kaut kur, kaut kas ir jārisina, es atrisinu, un tā mēs ejam, un tas, kas atnāk tagad aktīvs, to mēs risinam, un atnāk, un tad mums atnāk īstie cilvēki, īstie rīki, ar ko to atrisināt, ir tikai tā vēlme to darīt. Darīt, jā. Darīt forši rādīju, un es arī par to tāds forši teiciens, ka your ceiling becomes your floor. Ka tu tā kā šitie mani griezti, līdz kuriem es izstādu, un tad nākamajā līmenī tā, es atkal esmu uz grīdas, un tagad man ir jauni griezti. Tā kā. Jā, tieši tā. Jā. Varbūt, Jana, mēs tā kā arī lēnām apaļojamies, tu arī pastāstīji vēlreiz, ko tu dari, bet varbūt vari īsumā vēlreiz ieskicēt visas tās lietas un platformas, kurās tevi var atrast vai kā tevi sazināties. Tātad Instagrams, kurā var ar mani sazināties un pieteikties sirds aplim 4. februārī, kurš sākās, un mēs to darīsim klātienē un Ogrē. Ļoti skaista vieta, arī tie, kas nedzīvo Ogrē, var atbraukt ciemos. Vilcieni ļoti ēti.
Arī, jā, tad otra lieta ir tātad jogas nodarbības. Arī tiešsaistē var pieteikties katru ceturtdienu. Arī var uzrakstīt man Instagramā un es aizsūtīšu visu informāciju. Tad pieteikties uz 30 minūšu bezmaksas sesiju, embodiment coaching un arī parasto klasisko coaching un tad izpētīt, vai dar vai nedara, ja? Un tad var pastīties, vai strādāsim kopā vai nē. Kas vēl? Ko es vēl aizmirsu pieminēt, jā, un tad perspektīvā, sekojot līdzi, var uzzināt informāciju par retrītiem Gruzijā un, iespējams, arī Madeirā. Jā, jo šobrīd skatījos tavs kaut kādus Madeiras postus, un mūsu ziemā tas likās tā kā tāda paradīze. Tiešām arī ir paradīze, tiešām. Jā, es esmu tikai labākās atsauksmes dzirdējis pa visiem, kas tur bija visam savādāk nekā visur citur. Jā, pilnīgi piekrītu. Kā ļoti, neesmu vēl bijusi, tā kā jāsako līdz. Jā, un es aizmirstu pateikt, ka es esmu arī Retrīts LV. Es esmu arī Retrīts LV, tā kā tur var arī apskatīties īstenībā visu informāciju. Tikko es arī atjaunoju, tur var apskatīties arī vairāk, plašāk izlasīt, jā, kas tur ir un pieteikties arī. Super. Jā, un galvenais ir sakot līdzi jaunumiem, tie, kas jau tur iedomājās par kaut kādu izbraucienu no Latvijas, varbūt uz Retrītu. To dara tiešām daudzi, bet tā, man liekas, svarīgi šī gadījumā nav, kur tu brauc, bet ar ko tu brauc. Tā kā, ja kādam bija rezonance, un arī šis ir laiva formāts un darbdiena, kad cilvēki nāk un iet, tā kā tie, kas pievienojas beigās, es tikai gribu pateikt, ka pēc tam šis laivas būs pieejams arī uz Retrītas sienas, un dažu dienu laikā mēs arī uzliksim YouTube. Tā kā, ja gribās noskatīties mājās, tad pēc tam varbūt YouTube ir kaut kāds draudzīgāks formāts, varbūt citreiz nekā Instagramā to laivu skatīties. Un paldies tev, ka tu atnāci. Bija ļoti viegli un forši un interesanti visos virzienos. Un parasti arī daudzreiz manī laivos ir tā sinhronitātes, ka tiešām es tā kā Gaboru Matē zināju, sen zināju, bet pirmais tā kā vispār podcasts vai pirmā tāda man tiešā saskaršanās, viņa bija tikai šī weekendā. Un tagad mums taču bija iebukots jau, bet es taču nezināju. Un tagad tu man stāsti, ka tu tieši pie viņa mācies un tā vajag pašreiz tā sajūta, ka, es esaucos. Jā. Nu jā, tad mīļš paldies tev par iespēju būt šeit. Paldies tev, ka atnāci. Jā, tad jau droši vien uz tikšanos kaut kad. Uz tikšanos, un arī tie, kas tiešām, kam norizonē, man liekas, tie sirds apli, pa ko tu stāstīji, ir superīgi iespēja tiešām pabūt ar sevi. Tas ir kaut tāds, kas uzrunāja arī mani, jo, lai cik tu dari tām emocijām, man liekas, tas ir tas, kas ir atslēga uz visu, gan uz mūsu prātu, uz ķermeni, uz visu, tā kā slēpjas tajā spējā, tiešām, kā tu saki, paplašināt to spektru. Būt, jā. Paldies tev, Mīš, un paldies visiem, kas skatījās. Un, jā, tie, kas pievienojas beigās, aicinu noskatīties visu no sākuma, jo tiešām interesanti arī tās prakses, ko tu veic, un arī tas veids, kā teikt, ka tu visu laiku mācies un pastāst par to vairāk, tas ļoti, ļoti forši. Jo man arī tā kā meklējums nekad nebeidzās. Tā. Jā, labi. Paldies! Un, paldies! Jā, ar pārējiem tad es tikšanos atkal jaunedēļ, nākamā otrdien, un paldies, ka skatījāties, un paldies tev! Tā, paldies! Čau, Jana! Čau!